Doma korskolas saime. Šodien ir īsti svētki. Tiek atjaunot skolas tradīcija un vidusskola ir iestudējusi Ziemassvētku ludziņu. Šodien Ziemassvētku Jampatracis Rīgas Doma korskolas interpretācijā. Ir decembris. Ir izdotas liecības un Cīrulīšu ģimenes mājās valda īsts Jampatracis. Bļāviens! Es dabūju aritmētikā 2. Ko lai mēs darām? Tu nopietni! Jā, visam nopietni! Paskaties, ko tu izdarīji! Kas man tagad jādara? Es vēl no tēta dāvanas vairs nedabūšu. Man jācer, ka Ziemassvētku vecīts manas grēkus tagad piedos. Es nezinu, ko mēs varētu darīt. Varbūt noslēgt. Kur noslēgt? Es nezinu, varbūt skapī. Kādā skapī? Tēvs tur mēteli liek. Tīvs. Es zinu! Noslēpjam klavierēs! Labi. Ejam paskatīties, ko teica. Iesalg. Nē, nu ko tu trauksmi taisa, nu? Ko tu taisa trauksmi? Nu mēs tikai spēlējāmies. Un tu arī, ko tu uz mani skaties? Kas tev vispār skolā ir? Jūs mācāties skolā? Iet jau ļoti labi. Kas tev ar atzemēm parādi savu liecību? Nu, mēs varbūt labāk varētu mammai uzdziedāt kādu dziesmiņu. Labāk, jā. Bet es tagad atradīšu tavu liecību. Rekur tavu liecībā. Kas tur ir? Kristā! Šausmas! Nu kas tas ir? Nu paskaties, nu! Nē, nu... Gadījās! Nē, nu kas tas ir, nu? Kā tas gadījās? Nu, kā tā var gadīties ar tavu brāļa? Kā tas ir? Tu zini, kas tagad būs? Nē. Tagad prom no mājas? Tikai viņu vaina. Tas ir tava vaina. Ko jūs tagad darīsiet? Mēs visi kopā.
Mācamies! Kristap, padomā, kad es atzīmēs varu tu būt prezidentam tava vecumā? Bet viņš ir prezidents tavā vecumā. Nav eglītes. Vai tu redzēji tās skaistās kaimiņa eglītes, kas tā mirdz un laistās? Bet mums... Jā, kaut mums tāds būtu. Jā, bet kā? Es nezinu, Ziemassvētki jau nav Ziemassvētku bez eglītes. Bet mūsu ģimenei nav naudas. Ko lai mēs darām? Es nezinu, jāatrod kāds veids, kā nopelnīt naudu. Bet kā? Ko darīt? Jāpadomā. Ko? Jā. Es izdomāju. Ko? Man kaimiņš piedāvāja iespēju, ka mēs varam pienest eglīti tiem, kas tās nopērk uz mājām. Jā, tas būtu lieliski. Tev jāiet. Jā. Ej. Atrast uz mājām. Šeit būs adrese. Es esmu Dravnieks kundze. Paldies. Pagaidi, ārprāts, kā tu nesi eglīti? Ko es daru? Ot kā tu nesi, paskaties. Kas tā nes eglīti? Cik tev gadu man tev jāmāca eglīti nest ir? Parādi. Skaties, uzmanīgi. Pareizi eglīti jānes šitā. Šitā. Tāpēc? Jā, paldies. Tēvs, kur dzīvo Draunieka kundze? Draunieka kundze, kur dzīvo? Uz kuru pusi? Elizabete. Uz kurien man jāiet? 16.
sanāca apmaldīties. Bet es jau dabūju citu eglīti. Žēl. Nu tad šī būs tev būs dāvana Ziemassvētkos. Paldies! Brāli, tev ir eglīti! Būs eglīti! Būs eglīti, ejam mājās, jā! Stop! Tu nesaproti, tev šodien ir koncerts. Dēls tev ir vismaz 2 stundas vēl jāspēlē, nu? Nespēlēšu, es gribu mājās. Nē, tu spēlēsi. Nebūs tev nekāds akvapaks un nebūs tev nekāds mājās. Saprati tu mani? Varbūt. Labvakar, Cirulīša kungs. Labvakar. Ir tāda viena lieta. Mums šodien ir koncerts, spēlē zvaigzni. Raimonds. Zini? Mums ir iespēja, ka mēs jūs varētu iedot biļeti. Gribās? Tas laikam bija jā. Un mums vajadzētu aizņemties bērnus no jums. Vai tas būtu iespējams? 2. Vairāk nevajadzētu. Uz pāris stundām. Super! Jūs varētu tik atrast. Aizai pakaļ! Aizai, mildai pakaļ! Sveiks, mazais ziķi! Jā, redzi! Klausies! Atceries tavs brālis ar manu dēlu, kad pikojās. Jā, tas bija jautri. Jā, un mans dēls ierāva vienam policistam. Jā, švāk, ne. Un ir tāda lieta, ka, nu, zini kā, ja policija uzķers, ka tas bija mans dēls, tad nebūs pēc lūk, zini kā, viesnīcas. Jā. Nu, jā, tu saproti. Vienkārši tev vajadzētu sarunāt, ka tavs brālis tev uzņemās vainu par manu dēlu. Fuj! Nepaik, es godīgs zēns esmu. Apdomā kārtīgi šī biļetes koncerta. Vai tavs tēvs tiešām negribētu iet? Nē, es godīgs zēns, es brāli nenodos. Kas? Sameklēšu citus? Nē, pagaid! Jā, lūdzu. Nu labi. Es pateikšu brālim. Nu, prieks par tevi. Viņš sēdēs cietumā tikai. Bet tas nekas, ja? Nekas. Ziemassvētku cietumā. Tēvs laimīgs, viss kārtīgi. Yes, aiziet. Kur tā Vildīņa nāk? Nāk. Kas par mazliet meitenīgi. Paldies jums. Lūdzu biļeti. Gaidam jūs šovakar. Labi, bērni, dosimies. Dienas kā dienas, tik elpa. Man zvana pie durvīm. Kas tur ir? Santa Claus. Čau, Reģinas bērns atveda mums Oi, kādi Raimondiņam. maziņi, nu. Jauka viņi, ne? Jā, ārprāt, cik viņi, nu nāciet, man tur jau spēlē tāds, jā. Es domāju, atstāsim bērnus savā vaļā. Lai paspēlē, iesim iedzert kafīņu ar balzāmi. Tās ir manas žurciņas. Prezidenta dāvana. Tā ir Mīce, tas ir Otto, tā ir Elvīra. Man patīk Otto. Nebaidies, viņas mīlīgi spēlējās. Viņam nav bail.
Mamma domās, ka es tiešām. Tas sāp? Jā. Smieklīgi! Nāc paspēlē, varbūt. Labi. Pārģērbsimies. Apkārt mēs spēlēm. Mēs esam līdzīgi, jā. Es spēlēm. Es spēlēm, jā. Man iekšā! Laid iekšā, es to tēti pasaukšu savādāk. Nu, sveicina. Čau. Paga. Ko tas nozīmē man? Es kaut ko nes. Mēs esam līdzīgi, viņš nospēlēs, viņš prot. Ko viņš prot? Viņš neko neprot. Viņš taču kaut kāds, es nezinu. Man vienalga, bet lai tu līdz koncertam to savu roku dabūtu. Man pilnīgi vienalga, kur tu viņu rausi. Sapratīji? Nāciet, nošķiet. Koncertam jāsākas. Brīnumbērnu Raimonda vietā uz skatuves ir Cīrulīša Jancis. Cīrulīša vecāki un mazā Mildiņa sēž zālē, neko nenojausdami.
cilvēks spēlē ar vienu roku. Viss, es iešu runāt par menedžeru, tu liekas. Es runātu par menedžeru. Ir Ziemassvētku vakars Cīrlīšu mājās. Bērni rotā istabu, klāja galdu Ziemassvētku mīlestam, visi mierīgi vakarē, kad idili pārtrauc kādu negaidītu ciemiņu. Tie ir Raimonda vecāki, kuri ieradušies pavēstīt kādu brīnumainu vēsti. Eglītes sarupēs. Jā, jūki meklēju. Tuč, Cīrulīšu ģimene, esiet sveicināti Ziemassvētku vakarā. Cīruļu tēvs. Mārscājas, brauc. Mana kulcīte Peciņa. Un Cīruļu tante Pučiņa. Un bērniņi. Man jums no tiesas jāatvainojas par to incidentu koncertā. Paldies. Ziniet, mēs ar vājēdām jau pēdām. Es jums no tiesas atvainojos par to incidentu koncertā. Tas koncerta organizators Okonova kungs, ziniet, dažreiz nedraudzējas ar veselo. Ja? Un, bet ziniet, ir arī labas ziņas. Mēs ar Peciņu nolēmām jums piedāvāt darba vietu jaunā mūzikas skolā par direktoru no jaunā gada. Varbūt jūs vēlaties? Nē, bet ziniet, padomājiet ģimenes lokā, un mēs jums atnāksim pajautāt gala atbildi. Tad mēs ar Peciņu skriesim uz Ziemassvētku koncertu. Un... Nevaru es atcerēt.
pagracis ir laimīgi noslēdzies. Paldies, ka jutāt ģimenei līdzi, lai priecīga pedagoģiskā sēde un gaiši svētki.